Mani sauc Gatis Murnieks, un šī ir topošo uzņēmēju spēle Firmas noslēpums. Šajā spēlē piedalās cilvēki, kuriem ir ideja, kā sākt savu biznesu, taču nav starta kapitāla. Mūsu spēlē šo starta kapitālu 10 000 latu apmērā var iegūt. Aizvadītajos 3 raidījumos žūrija izvēlējās 12 labākās idejas, kurās saskatīja investīciju potenciālu un iekļāva tās cerību zonā. Tomēr mūsu spēles noteikumi ir tādi, ka tikai 8 labākie ideju autori turpina sacensību. Žūrija ir izlēmusi, kur tie ir. Spēli turpina Māris Ābele, Kaspars Ģirģens, Linda Lakstiņa-Lakstīgala, Andris Lūsis, Annija Vojteka, Edgars Auziņš, Indra Gora, Artis Žentiņš. Jums spēle tagad tikai sāksies. Līdz 12. janvārim jums būs sava ideja jānoved cik iespējams tālu. Jums būs jāmēro tas ceļš, kas katram jaunam uzņēmējam jāveic, lai pierādītu naudas devējiem, ka tieši jūsu ideja ir investīcija vērta. Katra raidījuma beigās žūrija ieguldīs naudu un izvērtēs to, cik daudz jūs esat paveikuši. Attiecīgi novērtēs to ar noteiktu summu. Pagaidām tā būs virtuāla nauda, kas vēlāk, raidījumam noslēdzoties, pārvērtīsies galvenajā balvā, pēc kuras jūs visi esat atnākuši, 10 000 latu. Dāmas un kungi, topošo uzņēmēju spēle, biznesa ideju sacensība, firmas noslēpums tagad var sākties. Lai izlemtu 8 finālistu likteni un nodotu galveno balvu 10 000 latu drošās rokās, mums ir sava žūrija. Pieredzējusi, reizē masa, bet taisnīga. Tāda, kura uz katru dalībnieku varēs paskatīties no dažādām biznesa prizmām. Andris Ozols, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs. Edvīns Panders, SIA autonoms valdes loceklis. Doktors Jānis Caune, Rīgas Tehniskās universitātes docents. Gundaga Sauškina, firmas Very Berry valdes priekšsēdētāja. Un Toms Ābele, Lattelekom mārketinga direktors. Žūrija sagaida, ka spēles dalībnieki būs spēruši nākamos viņuprāt būtiskos soļus ideju attīstīšanā un biznesa uzsākšanā. Māris Ābele saka, ka ir izgudrojis unikālu rotaļlietu – programmēšanas konstruktoru. Bērni ar tā palīdzību mācīsies programmēt. Rotaļlieta nolasa programmas, kas ievadītas kauliņos un izpilda dažādas darbības. Atlases kārtā žūrija konstatēja, ka Māris vēl tikai strādā pie rotaļlietas prototipa, ka viņš to vēlas ražot pats un ka viņš rotaļlietas tirgos internetā. Rotaļlietas sākotnējā cena būs 90 lati. Bet vai kāds pirks tik dārgu rotaļlietu? Kas ir tavi pircēji un vai viņiem vajadzīga prece vai pakalpojums, ko tu piedāvā? Cik ir daudz tavu potenciālo klientu? Kas ir tavi konkurenti un ar ko tavs produkts atšķirsies no viņu piedāvātā? Šie ir jautājumi, uz kuriem jāatbild ikvienam, kurš vēlas sākt uzņēmējdarbību. Vai to ir noskaidrojis Māris? Pa tirgu pašu es esmu papētījis. Ir tā kā divi lielēti Eiropas tirgus un Amerikas tirgus. Šobrīd es uz Eiropas tirgu orientējos, un Eiropas tirgu rotaļlietu tirgošana katru gadu tiek 15,5 biljoni eiro. Un kā lielākās valstis ir Anglija ar 20%, Francija ar 20% un Vācija ar 16%. Vai ir kaut kas līdzīgs jau tirdzniecībā un kāda apmēram ir cena, ja ir kaut kas aptuveni līdzīgs? Pirmkārtām, mana rotaļlieta unikāla to, ka nevajag datoru. Tirgu ir Lego ražotājs rotaļlietas Mindstrom, kurā no kauliņiem sakrāmē kopā rotaļlietu un tad pieslēdzot pie datora viņu programmē. Tās cena Latvijā varētu būt aptuveni 200 lati. Māra tirgus pētījums ir vispārīgs. Tas nedod žūrijai atbildi, kas pirks viņa rotaļlietu un cik šādu cilvēku Eiropā varētu būt.
Tu runā šobrīd par tirgu, tu runā par to, ka iespējams kaut kur kāds kaut ko pirks un kāds kaut ko arī pērk. Kas tad ir tas, ko tu pārdos? Vai tas vispār strādā un vai tas vispār ir kaut kādā mērā pārdodams jau kad? Tas ir pārdodams, jo tā ir rotaļlietā, ko bērni var mācīties. Māri, tu man to izstāstīji pagājušajais. Šito jau es visu dzirdēju. Pastāsti, parādi man, ka tieši tas strādā un ko tu esi izdarījis šajās 2 nedēļās, lai pārliecinātos, ka tas strādā jau sapņos, tu jau biji pirms 2 nedēļām. Tur viņi jau strādāja, bet tagad vajag kaut ko reāli. Pastāst kaut ko reāli, jā. Reāli es strādāju pie elektronikas projektēšanas. Ir gandrīz pabeigt. Es domāju, ka nākamajā nedēļā, 1. 2. dienās, es sūtīšu rasējumus projām pie elektronikas plašu izgatavotājiem. Viņi man taisīs plats. Tad es tālāk pasūtīšu elektronikas komponentus, kas jau man ir zināms saraksts. Pagaid, respektīvi, nezinot, vai tev būs kaut vai viens pircējs, tu jau sūtīs plates. Es nevaru zināt, vai man būs pircējs, kamēr man nav reāls prototips. Vai es varu izmēģināt uz sev zināmiem radu lokā vai paziņu lokā bērniem, vai viņiem patīk to spēlēties. Man ir jāizveido prototips. Es viņu varēšu, teiksim, 2 nedēļu laikā tiešām pateikt, tas strādā. Jā. Lai pateikt, vai vispār tas dzīvos vai nē? 100% pārliecināts, ka tas strādās. Ar vienu vai otru veidu, bet tas strādās. Tas ir iespējams. Jo man ir gan liela pieredze elektronikā un programmēšanā, ka es saku, tas būs. Es esmu viens no Latvijas robotikas kustības dibinātājiem un esmu bijis pirmais cilvēks no Eiropas, kas ir piedalījies Japānas sumo robotu sacensībās, kas ir izgudrotāji šim sacensībām. Fantastiski. Jā, tieši tā, ko tu slēdz? Gatavojoties 2. kārtai, spēles dalībniekiem bija iespēja vērsties pēc palīdzības pie mentoriem, cilvēkiem, kuriem ir pieredze uzņēmējdarbībā un kuri gatavi palīdzēt topošajiem uzņēmējiem. Māra ideju novērtēja Rīgas Tehniskās universitātes programmas Inovācijas un uzņēmējdarbība mentore Elīna Gaile-Sarkane. Tas, kas inženieriem reāli trūkst, ir tā prasme pārdot un vispareizāk teikt tā komanda, ar kuru strādāt. Un es domāju, ka tas bija viens no tiem galvenajiem uzdevumiem, kuru tad mēs varētu viņam izvirzīt, lai viņš tomēr dabūtu to komandu un varētu to realizēt, to ideju, ko viņš ir izstrādājis. Komanda ir tā, kad sanāk, es tādā pašlaik es darbojos tādā noslēgtā lokā. Man riņķi ir inženieri, jo es Rīgas Tehniskā universitātē mācos, man ir riņķi inženieri, bet ar tādu, kas uz ekonomikas pusi, uz biznesa pusi, man ir mazāk cilvēki. Tāpēc es arī ceru, ja kāds man grib un ar spīdīgām acīm gribētu nākt man komandā, pilnīgi droši mēs varam veidot komandu. Kāds būtu žūrijas galavārds attiecībā uz ieteikumiem nākamajiem raidījumiem? Tā ir prototipu. Un parādi to bērniem. Tad mans ieteikums, es jau izteicos, bet pastrādā nopietnāk pie mērķa tirgiem, un kas konkrēti ir tavs gala lietotājs un kas ir tavs konkurents. Varbūt neņem uzreiz 4 valstis, paņem vienu, bet papēti nedaudz detalizētāk. Kaspars Ģirģens piedāvā abedīšanas pakalpojumu Space Soul. Mirušo cilvēku pelni pēc kremācijas tiks nogādāti kosmosā un tur izkaisīti. Atlases kārtā žūrija konstatēja, ka Kaspars nezina, kāda būs viņa pakalpojuma cena un vai viņam visā pasaulē ir kaut vai viens klients. Esmu iedalījies šo projektu kā 2 daļās, tas ir Soul 1 un Soul 2. Soul 1 piedāvā iespēju, kā es minēju, nogādāt pelnus ar raķeti kosmosā 115 km augstumā. Un kāds ir bijis progress šajās 2, var teikt, nedēļās? Esmu sazinājies ar Amerikas kompāniju, kas nodarbojas ar raķešu palaišanu un uzrakstīju savu ideju, un tad viņi apstiprināja to, ka šāda veida pakalpojums ir iespējams. Es pieliku nelielu tādu cenu, cik tas varētu maksāt. Tas varētu būt sākot no $8,000. Nākamais piedāvājums ir Soul 2, kad kapsula tiek nogādāta stratosfērā 30 līdz 40 km augstumā. Cena šim pakalpojumam varētu būt apmēram $4,000, bet tas ir domāts uz Ziemeļamerikas tirgu. Droši vien arī šeit ir tādas tradīcijas, kur var apzināt tādā elementārā līmenī
cik daudzi būtu ar mieru sūtīt kosmosā un par kādu samaksu, saprotot, ka Latvijai tas ir droši vien varbūt pa dārgu, bet vai tas ir darīts vispār? Lai izpētītu, vai šāds pakalpojums tiešām būtu pieprasījums, tur ir jāveic, protams, detalizētas pētījumus. Bet tas ir viegli izdarāms. Un, manuprāt, tad tagad tā klausoties un tā kā domājot par to, vai es gribētu, tad faktiski, un kas arī izskanēja, tā ir kaut kādā mērā tāda ticības lieta, kam cilvēks tic un kā viņš uztver šo dzīvi un to dzīvi. Un ja cilvēki tic tam, ka vajag, un viņi gribētu to, tad noteikti to produktu varētu pārdot. Un tas arī saskan, ka, manuprāt, ir jāsaprot, ko cilvēki domā, varbūt ne tikai Latvijā. Ko viņi tiešām domā. Jo es negribētu. Man to nevajag. Jo tajā brīdī es jau esmu tur. Jā, bet cilvēki ir dažādi. Ne, tāpēc vajag papētīt, es piekrītu. Jā, bet tieši tā, bet svarīgākais, ko cilvēki domā, kāda ir viņa pasaules uztvere. Un tikai caur to var to produktu pārdot. Uztaisīt produktu var, bet tā reāli pārdevis tu nevienam neesi. Vai vismaz mēģinājis kādu pārliecināt? Mēs jau varam ļoti vienkārši, varbūt šobrīd es izgāzīšos, bet mēs pamēģināsim ar pirmo žūrijas locekli. Vai jūs vēlētos šādu veidu pakalpojumu? Es īsti par tādām lietām priekš sevis vēl neesmu domājis, vai kremēt, vai kā savādāk, ko darīt ar mani pēc tam. Līdz ar to es domāju, ka man šobrīd šo pakalpojumu pārdot būtu sarežģīti. Un es noteikti šobrīd neatstātu testamentu, kurā es rakstītu, ka mani obligāti vajag uzšaut kosmosā. Tātad Kaspars joprojām nav radis atbildi, vai pasaulē ir vismaz viens cilvēks, kam viņa pakalpojums ir vajadzīgs. Žūrija sagaida, ka viņš uz šo jautājumu atbildēs nākamajā raidījumā. Pēc reklāmas pauzes raidījumā firmas noslēpums skatieties. Kur tad ir tā pievienotā vērtība? Made in Latvija? Ļoti svarīgi ir fokus. Savu tirgu mēs zinām. Vienkārši rodas jautājums, vai pasaulē vispār ir kāds bizness, kurš nekopējās. Ko mēs vēlamies, lai dalībnieki dara par mūsu 10 000 latu, kurus viņi iespējams var iegūt? Linda Lakstiņa-Lakstīgava atlases kārtā demonstrēja savienojumu Haglok, ar kura palīdzību cietus priekšmetus, piemēram, mēbeles, var savienot bez skrūvgrieža. Žūrija konstatēja, savienojuma prototips ir jāuzlabo, jo konstrukcija kustās. Šodien Linda ir ieradusies ar partneri Bruno Melli. Manas radniecība ar Haglok, ko mēs šodien prezentēsim, ir diezgan tāda tieši. Es esmu tā kā drusku tētis tam visam pasākumam. Ja jūs vaicājat, teiksim, ka sakat, ka viņš kustās... Kustējās. Nu, šīs vēl joprojām kustās, jā, un tad ir jāsaprot tāda lieta, ka atkarībā no tā pielietojuma, kur viņš tiek izmantots, viņam vai nu ir, vai nu nav jākustās. Teiksim, ja mēs runājam par tiem izstāžu stendiem un ekspozīcijas sistēmām, tad šim savienojumam ir jābūt elastīgam, viņam ir jābūt kustīgam. Ja mēs runājam par mēbelēm, sekciju, kur jūs pirksiet, un galdu, kur mēs uztaisīsim, tad viņam ir jābūt nekustīgam. Kustēšanās, ja tā elastības moments nodrošina to, ka mēs, teiksim, tādā ļoti komplicētā sistēmā, kas ir izstāžu stends, varam iejaukties jebkurā vietā un, respektīvi, mainīt jebkurā vietā gan konfigurāciju, gan arī tur, vienalga kaut kādas tur būvs parametrus. Un līdz ar to mums ir jāvar to sistēmu atvērt. Un viņai ir jābūt kustīgai. Un kā ir tagad tuvākajā 2-3 nedēļu laikā, kāda ir domas, ko tālāk darīsiet? Mēs uztaisīsim... Jā, mēs uztaisīsim galdu. Mēs domājam, mēs nākošais reiz uztaisīt galdu. Galdu? Jā, lai atnesīsiet? Jā, atnesīsim, protams. Vispār mēs mēģināsim visu laiku darīt tādas lietas, lai jūs ar interesi gaidītu, ko tad mēs nākošais reiz atnesīsim. Atlases kārtā Linda nespēja skaidri izklāstīt, kāds būs topošā uzņēmuma biznesa modelis, vai uzņēmums tirgos tikai savienojumus, vai piedāvās jau gatavus risinājumus, piemēram, gatavas sekcijas un galdus. Ziniet, ar cik ekspertiem mēs esam konsultējušies, tik dažādi viedokļi izskan. Tāpēc mēs, zināmā mērā, jo vairāk konsultējamies, jo lielākā mulsumā mēs esam. Tad, laikam, nebūs tā, ka būs pareiza atbildi, jo visdrīzāk jūs viņu pieņemsiet salīdzinoši emocionāli. Kā jūs paši, ar kuru ideju jūs paši jūtaties vislabāk īstenībā?
Jo, beig galā tu ar viņu dzīvos tālāk. Ja tev tagad būs kaut kādas nenormālās licences, varbūt, ka tev ir pilnīgi ārprāts no tā visa. Tu naktī gulēt nevarēsi, ja? Bet varbūt, ka tu gribi turpināt ģenerēt kaut ko, izmantot to kā instrumentu, lai, nezinu, dizainu bīdīt vai vienalga ko citu. Ja? Varbūt, tas ir kaut kāds pirmais solis, lai iet tālāk. Jūs, Celnis kungs, esat atvērts abiem piedāvājumiem. Ja? Absolūti. Konkrētībai mēs esam atvērti lielākai uz nākamo reizi, kopā ar galdu. Annija Vojteka vēlas mainīt neizteiksmīgo lietusmēteļu modi un uzsākt krāsainu lietusmēteļu ražošanu. Atlases kārtā žūrijai radās šaubas, vai lietusmēteļa cena 15 lati nav par augstu, tādēļ tas nespēs konkurēt ar parastajiem lietusmēteļiem. Edvinam Panderam radās aizdomas, ka lietusmētelis sviedrēs. Šodien Annija ir kopā ar komandas biedreni Austru Kausinieci. Stratēģiskās domāšanas spēks, viņi mums, teiksim, tā ir. Šo 2 nedēļu laikā mēs esam sakontaktējušās ar 32 audumu ražotājiem visā pasaulē. Un šeit mums jau ir atnākuši pirmie paraudziņi, kurus mēs arī iedosim jums varbūt apskatīt. Ceļā ir audumi arī no Ķīnas. Cena, kas ir šiem audumiem, Austra, ir 3,69 € plus piegāde. Un kas ir labi šiem audumiem, ka šie audumi ir elpojoši. Tātad tas atrisina problēmu par svīšanu. Jūs neesat ieciklojuši uz audumu meklēšanu? Nē. Tas ir tikai pirmais punkts. Turpinam. Par šūšanu. Tā kā mēs visam noteikti audumus importējam, mēs ļoti vēlamies saglabāt šo iespēju uz mēteļu uzdrukāt Made in Latvija. Tātad mēteļi tiks šūti Latvijā. Mūsu nākamais potenciālais šuvējs ir mazās darbnīcas. Sakiet, kāpēc, lai es pirktu šādu te lietus mēteli? Tāpēc, ka uzvārds ir Ābele. Bet kāpēc jūs gribat transportēt materiālus no Ķīnas, bet negribat tur jau sākt šūt šos te burvīgos lietus mēteļus? Tāpēc mēs maksimāli ilgi turēsimies pie tā, ka mēs varam saglabāt šo Made in Latviju. Ja mēs šujam tur, tad tā ir vienkārši Ķīnas produkcija un nav nekādas pievienotās vērtības. Bet šobrīd jau tāpat tur nekāda pievienotā vērtība nav, ko jūs dodat. Jūs savācat audumu, atdodat, lai sašujat, pašas varbūt izplatīsiet. Tad kur tad ir tā pievienotā vērtība? Viņi nāk no Latvijas. Tas ir tāds skaists apgalvojums, bet kur ir tā vērtība pievienotā? Tā nav vērtība pat pa sevi. Viņi ir skaisti, jo, kā mēs zinām, šobrīd tie, kas mēteļi, kas ir pieejami tirgu. Tātad jūs tirgojat dizainu. Tad kāpēc nevar ražot Ķīnā un vest viņus šurp? Mēs viņus gribam šūt Latvijā. Tāds ir mūsu šī brīža uzstādījums. Meitenes domā, ka cilvēki pirks viņu mēteļus tikai tāpēc, ka tie būs krāsaini un nesīs Annie the Raincoat vārdu. Līdzīgi ir, pieņemsim, ar gumijas zābakiem, kas šobrīd ir tirgu. Mēs varam aiziet uz jebkuru lielveikalu, hipermarketu un nopirkt gumijas zābakus pa 10 lati. Bet ir cilvēki, kuri maksā 3 reizes vairāk, lai nopirktu krokus, kas ir tie paši zābaki, pild to pašu funkciju. Ļoti labs piemērs. Un tur ir tas stāsts, ka tam kroksam ir tās kaut kas vairāk nekā vienkārši gumijas zābaks. Mūsu atšķirīgais, es domāju, jo šobrīd ir jūs nesat atšķirīgi. Ka tas ir, jo audums ražo Ķīna, piegriezni ir klasiski, normāls maiss. Gatavojoties raidījumam, Anniju un Austru konsultēja jauno uzņēmēju centra mentors Aivars Timofejevs. Annijas produkts, viņš ir salīdzinoši dārgāks par citiem jau pieejamajiem lietus mēteļiem, un līdz ar to viņam ir ļoti svarīgi saprast, kā viņš būs lietojams, teiksim, ilgākā laika periodā. Jo pie tādām izmaksām un pie tādas cenas, kā ir plānots, protams, nav iespējams pārdot, teiksim, vienreizējai vai dažreizējai lietošanai. Jo tur ir ārkārtīgi svarīgi arī saprast, kas notiek pēc tam, ja viņš, piemēram, paliek netīrs, vai, ja cilvēks no rīta viņu paņem, kā viņš viņu pa dienu var novilkt nost, un kas notiek tad, ja uzspīd saule. Tas ir ļoti būtisks, starp citu, jo man liekas, ka jūs, ja gribat konkurēt ar lietus mētelīšiem, kas ir plasmas, tas ir nepareizi. Jūs gribat uzradīt foršu apģērba gabalu, ar kuru es varu staigāt arī saulainā dienā, ja var būt līs. Jā, un brīdī, kad līdz lietus uzvēl kapuci un nav vajadzība ķert pēc lietus sarga. Šis iet jau uz to otru ar augstāku pievienoto vērtību, nevis pa 15 centīmiem, pēc tam izmetu.
Nu, tas arī ir tas mūsu plāns, tas, ko mēs vēlamies panākt. Un šos audumus var gan gludināt, gan mazgāt. No žūrijas komentāriem var spriest par to, ka jums būtu interesi redzēt pievienotu vērtību. Kā viens no variantiem tika minēts papildus dizains, uz ko piekrīt arī dalībnieki. Vai tā ir vajadzība, domājot par nākamajām nedēļām, par attīstību? Vai arī precīzāks formulējums, ka tā pievienotā vērtība jau ir? Andris Lūsis vēlas pārbūvēt divriteņus par trīsriteņiem. Viņa prāt šādi braucamie vajadzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem cilvēkiem. Atlases kārtā žūrija uzzināja, ka Andris ir izveidojis un pārbaudījis speciālas rumbas prototipu, taču tas vēl ir jāpilnveido. Žūrija nesaņēma precīzu atbildi, vai detaļu un trīsriteņus ražos viņš pats vai pārdos patentu. Šodien Andri atbalsta projekta menedžere Jolanta Leitāne. Kopš iepriekšējās tikšanās reizes Andris un Jolanta ir noskaidrojuši, ka viņu galvenie klienti varētu būt pensionāri, kuru Latvijā vien ir vairāk nekā 460 000. Ko jūs varētu darīt lietas labā, lai no 486 000 saprastu, cik daudz ir gatavi un patiesībā ir gatavi lietot jūsu produktu? Nu, es domāju, ka tāpatās ir jāveic kaut kāda arī reklāmas pasākuma. Atbilde neapmierina žūriju, jo pētīt potenciālos klientus un reklamēt produktu ir divas dažādas lietas. Jūs esat pētījuši, kādam vispār vajag kaut ko tādu? Jā. Es vispār, kad es skatījos kaut vai internetā, es ļoti daudz uzdūros cilvēku sarakstē, jo ļoti daudz tagad visi čato, modernajā valodā runājot. Un goda vārds ļoti daudz ir jautājumi. Gribas sievasmātei nopirkt trīsriteni, viņi nemāk braukt ar divriteni. Kur tādus var dabūt? Un līdzīgi daži tādi jautājumi bija, kur reāli cilvēki meklē. Gatavojoties spēles otrajai kārtai, Andris un Jolanta konsultējās ar Rīgas Tehniskās universitātes programmas inovācijas un uzņēmējdarbība mentori Inesi Sūju Markovu. Mēs diskutējām par produkta nosaukumu, jo iecerētais produkta, jeb pašreizējais produkta nosaukums tiem, kam pāri 50, jeb tie, kam vairs nav 50, mani mulsina. Īpaši, ja no tāda viedokļa skatoties, ka viena no mērķa auditorijām šim trīsritenim varētu būt arī jaunās māmiņas. Tad man, piemēram, galīgi negribētos tikt asociētai ar šādu te produktu. Varbūt no mārketinga viedokļa var nevis tiem, kam pāri 50, bet tiem, kas grib stabilitāti. Un tad jūs uzreiz varat jaunus cilvēkus uzrunāt. Ir uzsākts process par patentu. Petersona patents mums palīdzēs sagatavot pieteikumu. Vēl ir vestas pārunas ar Meža parka direktoru par atpūtas zonā nomas izveidošanu, uz ko mēs esam arī saņēmuši pozitīvu atbildi. Jūs paši plānojat ražot šo te ierīci un izplatīt? Pārsvarā ražot mēs atdosim citam. Ja, mums būs tā detaļa, piekare, rumba speciāli. Ja, un tā ideja ir, kad mums ir tā piekare, piemēram, klients piezvan, viņam vajag pārtaisīt riteni. Mēs izbraucam pie viņa, ja viņam ir esošais ritenis, un veicam šo montāžu. To komercializējumu daļu es ļoti labi saprotu, bet ko jūs grasties patentēt, es nesaprotu. Pārsvarā visi ražotāji ražo jau gatavu trīsriteni, jā, bet pārtaisīšanas process nav. Mums ir jāpatentē tā rumba ar diviem zrāpatiem un paši tā piekara un tas savienojums. Faktiski sanāk tā, ka to rumbu jūs sastāvdaļas paņemat, gatavas. Jā. Un tas salikums, ko tad tur viņā likt iekšā, būs tas tā kā jūsu pienesums tam pasākumam. Tās viss pērkams lietas, neko paši jūs tur neražojat. Jūs esat montētāji, salicēji, pārbūvētāji. Tā to varētu nosaukt. Bet paklausieties, beigās tas nebūs tā, ka jūs uztaisīsiet savu darbnīcu, ja tā to varētu nosaukt. Saliksiet kaut kādus 5-10, kāds spiegs iesūtīs savu riteni, lai uztaisa. Patents jau būs. Mums jau patents būs. Paņems citu detaļu un viss, un patents beidzies. Tad jautājums par patentu liederīgumu vispār. Vai tev vajag tā ieciklēties uz to patentēšanu? Ko tas dos? Tas nozīmē, ka nākamo nedēļu jautājums ir būt vai nebūt patentam. Es domāju, ka jā, tas būtu tas pirmais. Vienkārši, lai netērētu lieki laiku uz to, ja īsti nav vērts.
tad varbūt tas ir vienkārši pakalpojums, kas ir ļoti labs. Edgars Sauziņš iecerējis izveidot 0 zvaigžņu viesnīcu padomju laika pazemes bunkurā. Edgars ir izpētījis, ka līdzīga viesnīca ir Šveicē un domā, ka viņa galvenie klienti būs britu vecpuiši, kas brauc uz Rīgu izklaidēties. Pēc rūpīgākas pazemes bunkuru izpētes Edgars ir nonācis pie secinājuma, ka sākotnējā iecere nav īstenojama. Tagad viņam ir jauna biznesa ideja. Es pieaicināju būvnieku, kurš ikdienā veic darbus no pamatiem līdz atslēgai par tādu kā tīri viesnīcu. Viņš izraisīja arī manī tādas pārdomas, jo viņš saka, pirmkārt, tev tās atsevišķās telpas ir diezgan maz, jo, kā beigās sanāk, ir apmēram tikai 6 telpas, kuras ir izmantojamas tādi kā numuriņu veidošanas vajadzībām. Un tad tas būvnieks teica, lai es padomāju par to, ko es varētu vairāk darīt tajā vietā. Nāca tā doma, ka viņš var būt kā muzejs. Viņš varētu būt tāds ļoti netradicionāls muzejs, ko atkal pameklējot pa internetu, googlē un vispār internetu resursos, izrādās pasaulē nav. Vismaz līdz šim es neesmu atradis neviens muzejs, kurā var pa īstam nakšņot. Kas tas par muzeju būs? Ko tu tur liks iekšā? Tas muzejs būs, varētu saukties viņš vai aiz dzelzs priekškara vai kā tos laikus sauc, no 46. līdz 91. gadam. Augstā kara muzejs, kur daļa ekspozīcijas jau ir iekšā, kas ir viss tas pats bunkurs, viņa ir ekspozīcija. Pasniedz tā, lai tas iededz mūsu intereses, tāda es miegu ciet. Es iededzu tajā sakarā, kad mēs piedāvājam muzeju, bet ne muzeju kā muzeja izpratnē. Mēs piedāvājam atmiņas, tuņās atcerēšos tos. Bet tu stāstīji, ka tev brauks dzerošie britu turisti. Viņiem atmiņas nevajag. Viņiem atgriežoties pazud. Ir grūti pastāstīt to visu plašo, ļoti tādos lielos cirtienos, jo uz Latviju kāpēc cilvēki brauc? Piedzerties, viens variants. Viņi brauc uz Latviju kā uz ekspadomijas valsti. Visi? Lielākā daļa brauc tā. Viņi Latviju pazīst kā bijušo PSRS. Bet viņa būs tāpat tā nulles viesnīca? Viņa būtu tāpat tās nulles viesnīca, viņa būtu zemo cenu viesnīca, jā. Un zemo cenu muzejs tas būs? Salīdzinoši zemo cenu, jā. Tu apskas saprati, kad viesnīcu uztaisīt īsti nevar, tad davai uztaisam muzeju un aiz ausīm pievelkam to, ka kaut kā tomēr to viesnīcu tur ierīkot, jo, rīkot tagad muzeju un mēģināt ar viņu nopelnīt, piedot, bet tas nav nopietni. Žūrija sagaida, ka Edgars līdz nākamajai tikšanās reizei precīzi noformulēs savu jauno biznesa ideju. Pēc reklāmas pauzes raidījumā firmas noslēpums skatieties. Man ir vērts ieguldīt šajā projektā. Es būšu tā kā puķis zieds, kas visu to koordinē. Labi atbildi. Kāpēc braukt pie jums, nevis citur? Cena? Indras Goras komanda ir uzbūvējusi oriģinālu pārvietojamu automazgātavu ar pašfiltrējošu grīdu. Filtrēto ūdeni var izmantot atkārtoti, tādējādi ietaupot līdz 70% ūdens. Automazgātava ir saliekama un izjaucama 2 dienu laikā. Atlases kārtā Indra nespēja pārliecinoši pamatot, ar ko viņas automazgātava būtu labāka autobraucējiem un izdevīgāka automazgātavas īpašniekam. Šodien kopā ar Indru ir idejas autors Mārtiņš Strots un projekta finanšu un kvalitātes eksperts Pēteris Strots. Aizvadītajās nedēļās komanda ir apmeklējusi 6 dažādus ekspertus un uzsākusi patentēšanas procesu. Iedomājieties, man ir 10 000 eiro. Reāli. Vismaz. Un es tagad meklēju. Un tagad man ir brīnišķīgi iespēja šeit ieguldīt. Un es nesaprotu, man to darīt vai nedarīt. Darīt. Jūs gribētu ieguldīt savus līdzekļus? Jā. Man ir 10 000 eiro. Kā? Jā, lūdzu, dodiet mums šos 10 000 eiro, jo šā gada pavasarī būs uzstādīta pirmā automazgātava. Mums ir 2 vietas, ja jūs gribat. Mēs varam pēc tam pārrunāt šīs vietas, un es pateikšu, kur.
Indra un viņas komanda nesaprot, kādu atbildi potenciālais investors sagaida. Kā viņš dabūs atpakaļ savu naudu? Pavisam vienkārši. Nu, izstāst man tā vienkārši saprotat. Man ir 10 000 eiro. Man ir vērts ieguldīt šajā projektā, ko jūs esat izdomājuši, vai nav vērts? Kurš jau teiks, nav, mēs ejam mājās. Pirmkārt, jau ar to ir vērts, Es gribu dzirdēt. Es to nesaprotu tagad. Viņi paši... Panderkungs, mēs sapratām jautājumu. Jā. Pirmkārt, ir ar to vērts, kad pa 10 000 uz standarta būvu neuztaisīsiet. Tas ir vairāk kā skaidrs. Standarta automazgāto, kas ir jābūvē un jārok bedra un jāsaskaņo. Nē, es negribu standartu. Jā, bet jūs... Es esmu investors. Man ir 10 000 eiro. Es negribu mazgāt mašīnas, es negribu neko darīt. Man ir 10 000 eiro. Kāpēc man investēt tieši jūsu projektā? Tāpēc, ka mēs Kur ir jūsu projekta spēks? Tas, ka tā automazgāta atradīsies labā vietā un tas, ka mēs ietaupīsim uz ūdeni, viņu lietot atkārtotni. Indras komanda tomēr joprojām neizprot Edvīna Pandera jautājuma būtību. Kā viņš atgūs investēto naudu? Edvīnam ir vajadzīgi aprēķini. Gatavojoties raidījuma otrajai kārtai, Indra vērsās pēc padoma pie Rīgas Tehniskās universitātes programmas inovācijas un uzņēmējdarbība mentora Modra Ozoliņa. Viņš ieteica nodalīt pašfiltrējošo grīdu kā atsevišķu produktu. Manā skatījumā lielāks biznesa potenciāls ir šai te pašattīrošai grīdai, jo tad ir nesalīdzinām lielāks tirgus, tad, ja šī te grīda ir funkcionāla, ja ar viņu var nopelnīt, un ietaupot ūdeni un ietaupot attīrīšanas materiālus un tam līdzīgi, tad ik viens loģiski domājošs mazgātuves īpašnieks varēs parēķināt, cik viņi var iekonomēt, un tad tirgus nav jāmeklē. Tad visi automazgātuve īpašnieki būs gatavi pirkt. Bet, protams, pie nosacījumā, ja viņš labi funkcionē un ja tur ir ekonomiskais izdevīgums. Tur jau, manuprāt, arī tā sāls ir, kad jums ir lieliska sistēma un nav pat tik svarīgi, vai tā ir automazgātā vai kas cits. Bet tur kaut ko jāsaka. Mēs vislabāko risinājumu šobrīd, par šo to nodarbojamies, protams, redzam, kā automazgātu. Kaut kas konkrēts vismaz. Jā, kaut kas konkrēts, lai mēs nemētājāmies tur tagad uz zivju cehu vai kaut kādu gaļas cehu. Mēs mazgājam mašīnas sākumā, pēc tam mēs ar laiku jau sapratīsim, kam vēl tādas platformas ir piemērotas. Strādājoša grīda vēl nav neviena. Ir strādājoša grīda, kurā plūst ūdens pēc šī te principa. Kur nosēžās mehāniskie nosēdumi, tas viss ir, jā, bet lai atfiltrētu eļas nosēdumus un citu veidu ķīmijas, pie tā mēs šobrīd strādājam. Žūrija sagaida, ka nākamajā reizē Indra precīzi spēs pamatot, kāpēc viņas mobilā automazgātava ar pašfiltrējošo grīdu ir ekonomiski izdevīgāka par citām. Žūrija cer ieraudzīt grīdas prototipu. Artis Žentiņš iecerējis ražot slēgtas velonovietnes, kurās riteņbraucēji par maksu varēs turēt savus braucamos. Tās ir kastes, kas ir 2 metri garas, 80 cm plats un 1,30 m augsts. Atlases kārtā žūrija noskaidroja, ka Artis nav izgatavojis prototipu un nezina, kāda būs novietņu ražošanas izmaksa. Šodien Artim palīdzēs viņa komandas biedrs, metāla konstrukciju speciālists Ēriks Mikštas. Gatavojoties šim raidījumam, viņi ir izdomājuši velo novietnes nosaukumu – Velosaves un iespējamo tās dizainu. Nākamā dienā es saņemu zvanu no viens no komandas biedrenes, un viņi saka, apskaties, lūdzu, links, vai sūtīja e-pastā, un klik. Un tur ir viss tas mūsu izsapņotais jau atrodās jau pasaulē šur tur. Un pirmā momentā tas uzreiz tā kā, tas viss bija tā kā sapnis, vai šis ir tas sapnis, jo tieši forma, tieši nosaukums, tieši tā funkcija un tas izvietojums, kas tu, ko jūs varat redzēt šis zīmējumos, ir tieši tāds, un tajā pasaules vietā kaut kur tur, Amerikā. Tas zvans draugam atkal, otram komandas biedram, viņš tā, kas man tur jādara, es saku, uzrakstu velosave.net un tā. Un viņš tā, tad tur daži vārdi vēl tādas, kurus nevajadzētu runāt televīzijā, bet galā mēs saprotam, ka tā lieta strādā, ka mēs viņu gribam šeit sākt un darīt to šeit Latvijā. Arti, lai iet tā pareizajā virzienā, es tev aicinātu. Jā. Ir skaidrs, ka velo novietnes ir tā biznesa ideja, kas pagājušais izskanēja. Jā. Izstāsti konkrēti, kas tiek darīts,
Kas ir izdarīts, kas tiek darīts, kas tuvākajos soļos būs tiks darīts. Risinām ražošanas izmaksu samazināšanās. Tas būtu tas viens svarīgs punkts. Apzinām vispār, kādi ir varianti, kā varētu ražot, cik varētu izmaksāt. Vai jūs runājāt ar pašvaldībām, tā kā mēs pagājušais runājām, vispār viņiem ir interese par tādām? Viņiem ir interese. Ir, jā? Šobrīd, tur bija tāds arguments vai tādas opcijas, ja uz pašvaldības zemes atrodas šis produkts vai šis objekts, tad viens punkts ir tas, kad ir jāmaksā tā zemes noma pēc kadastrālās vērtības, kas nav liela. Otrs ir saskaņošana būvvaldi, tās pašvaldības. Mēs jau sazinājāmies ar šo te mārketinga daļas menedžeru sievieti, kas atbild par šiem te Galactico tīkla veikaliem. Un viņi saka, jā, mēs atbalstam jūs šo lietu. Un jau, nezinu, vai nākamdien mēs to parakstīsim, jau tādu nodomu vienošanos par to, ka viņi labprāt vēlētos, lai pie viņu veikaliem tik novietot šīs kastes. Bet vai tas nozīmē, ka Latvijā riteņu zādzībām ir ļoti smagi? Jā. Jā, ir tāds vispārīgs jautājums. Zogu, un tas būtu vērtīgi mums pateikt skaitli forši. Bet riteņi pēc likuma Latvijā netiek reģistrēti, velospēdas konkrētāk. Un ir grūti noteikt. Cik apmēram jūs domājat vidēji, kas te viena varētu maksāt? Neprecīzi, es saprotu, jūs šobrīd... Es negribētu teikt 3, es gribētu teikt 400 lati. Protams, ir variants, ja tas ir kā konzervu buņģi ar baseinu skapīšu atslēgu, tad tas varbūt ir pat 100 lati, Bet, kurš gribēs izvēlēties tādu? Skaitļus es esmu rēķinājis, sēdējis un rēķinājis skaitļus, bet tas, ka konkrēti es varu pateikt, cik viņi atpelna, teiksim, man šobrīd esošā situācijā, kas te atpelna sev gadu laikā? Tas ir 8 mēnešos. Es tikko parēķināju, ka, ja kaste maksā 400 latus un stundā ir 20 centīmi, tad vajag, tā uz pilnu slodzi vajag 380 dienas. 400 lati, es atvainojos, pārtrauc īstenībā. Tad vienkārši jābūt kastei noslogotai vairāk kā gadu, lai viņa sevi atpelnītu. Ziemā, vasarā, Ziemā, vasarā, ne diennakti 12 stundas. Mums tā kaste personīgi pašizmaksas sanāk mazāk, loģiski. Mēs nevarētu tagad pateikt, cik mums pašizmaksas. Varbūt beigās ir 50 lati, tā kaste maksā, mēs uztaisam 100 vienības. Bet tad jūs neesat rēķinājuši, cik kaste maksā? Esam. Man bail par jums par to, ka jūs nespēsiet pārliecināt žūriju. Jums palic pavisam maz laika. Es domāju, ka Panderkungs jau ir devis trešo dzīvību. Es baidos, ka vienīgais, ar ko jūs varēsiet šeit pārliecināt, ir ar novietni. Man liekas, ka mums ir jāsaka paldies, jo žūrija jau ir vairāk kārt jums devusi iespēju. Jā. Katra žūrijas locekļa rīcībā ir 500 virtuāli lati, ko viņi investēs mūsu spēles dalībnieku biznesa idejās. Viņi visu savu naudu var atdot vienam spēles dalībniekam, bet var to sadalīt starp vairākiem vai pat visiem spēles dalībniekiem. Spēle būs jāpamet tam, kuram kontā būs vismazāk virtuālās naudas. Māris Ābele, 529 lati. Linda Lakstiņa Lakstīgala, 465 lati. Andris Losis, 312 lati. Annija Vojteka, 309 lati. Indra Gora, 305 lati. Artis Žentiņš, 243 lati. Mums ir 2 dalībnieki, par kuriem žūrija nav bijusi pārlieku pārliecināta. Tādēļ es gribētu lūgt Kasparu un Edgaru nākt šeit priekšā. Pārējie dalībnieki var uzelpot, bet jums iespējams spēle ir beigusies. Kaspar, ja tev būtu iespēja vēlreiz runāt ar žūriju, kas būtu tas, ko tu darītu pēc nedēļas? Galvenais pieķertos pie tehniskā jautājuma izstrādes. Tad tu mums varētu apsolīt to, ka mums būtu gatavs balons šeit. Cerēsim, ka tā sanāk. Būtu gatavs vai ne? 2 nedēļu laikā, jā. Edgar, kā ar tevi? Koncentrētāk izstāstīt sakāmo. Edgar, Kaspar, diemžēl vienam no jums šī spēle būs jāpamet. Šoreiz tas ir Edgars. Edgar, paldies! Dāmas un kungi, firmas noslēpums uzņem apgriezienus.
Skaidrs, ka uzņēmējdarbībā ir gan kāpumi, gan kritumi. Par to, kā dalībniekiem veiksies nākamajā raidījumā, uzzināsiet jau pēc nedēļas. Tiekamies!